Labrīt, tad šobrīd ir agrs rīts, mēs esam vēl Bostonā. Mēs iebraucām štajā te Mazdā, nopirkām kaut kādas bišķi lētāk sanāk kaut kādas brokastis un varbūt iespējams pusdienas, jo šodien mēs laižam uz Peak distriktu, uz lielu, milzīgu, teiksim, parku. Es nezinu, vai viņu var nosaukt par parku, bet tur daba ir ļoti skaista kalni un ūdenskritumi un kas tik vēl ne. Šodien liela diena, šo dienu es īstenībā gaidīju visvairāk. Ko var redzēt? Torni. Baznīca. Bostonas baznīca. Bet, jā, tāls ceļš bišķiņ priekšā, bet ir tā vērts. Mēs tagad atbraucām uz Torres Cave. Man nav ne jausmas, kā mēs tur tiksim, jo mēs pilnīgi to nesaprotam. Šeit nav vispār zonas, un mēs reāli tā kā nezinām, kā īsti aiziet. Uz sajūtām vienkārši kaut kur atbraucām, un tagad mēģināsim kaut kur iet un skatīties, jo tās distances jau arī ir kaut kādi 9-10 kilometri pa lielumu. Un tās vismaz aizņem 2 stundas, bet, patiesi neatradīšu to galapunktu. Es būšu tik un tā laimīgi, jo te jau izskatās vienkārši amazing. Visas tās klintis, kas te ir, kad cilvēks uz zirgu brauc. Vēl viens sapnīts piepildīts. Nežēlīgi skaisti. Galvenais atceros, kas mašīna vēl. Tad jau šitā kartē ir atzīmēta kā upe, bet mēs varam iet pa upi. Ejam pa upi. Te fotosession visu dienu. Tagad pa lielam ir kāpiens tikai kalnā. Mēs kaut kādas norādes atradām. Tagad ir vienkārši jāuzkāpj. Nezinu, cik sanāks šeit. Tas ir kā ieraksts maršruti. Te gan nav zonas, bet varbūt, ka kaut ko tāpat viņš parādīs. Vēl mums šodien jāuzkāp vēl vienā kalnā. Kāda mēs būsim pēc šodienas? Es nezinu. Tāds vējš būs. Ir ļoti grūti, bet vienmēr jāiet līdz mērķiem, līdz pašai augstākajam punktam. Tur jau Leons un Riharda viss padevās. Mēs esam paši augšā. Amazing. Mēs tagad izstaigājām pašu virsotni, izstaigājām alu. Tagad mēs rojāri iesim pa citu taku, kur ir bišķiņ, protams, trakāka, stāvāka. Bet, mēs varbūt vienreiz dzīvē šeit atbraucam.
tāpēc, protams, prātīgi, bet iziesim vienkārši pa citu ceļu, lai nav jāiet atpakaļ pa to pašu, kaut ko jaunu, redzēt kaut kādas citas skatu. Es nezinu, tā bija laba ideja. Tu redzi, kā tie akmentiņi virs baigi ilmalīgi nav. Es nezinu, vai tā bija laba izvēle, bet tā izskatās būs ļoti traki. Mums ir jāiet par šādu, ar striķi pa klintīm. Nu, ja šitas video neiznāk, tad manis vairs nav. Ak, Dievs. Mēs jau tā kā kaut kādi alpīnisti. Mēs tā kā kaut kādi alpīnisti kliņšu kāpu. Lieku nost kameru un ceru, ka es izdzīvošu. Koši tie atvaļinājumā nebūšu tikai pārdzīvojis. Te ir vēl trakā gandrīz. Nu, būs ok. Kamerā neizskatās tik traki. Turies tikai stingri pie striķa un lēnām, Te. Kāpām un sapratām, ka te ir ritīgi bīstami. Kur te ir tāda tā kā krauja, kur būtu vienkārši brīvajā jāslīd lejā, un tu nezini, vai tu atdursies pret to koku, vai tu nekad neizdzīvoši šajā pasaulē. Mēs kāpjam atpakaļ, nebūs viegli. Paskatās, kāds ir. Mēs vienkārši pa tādiem striķiem. Pilnīgi crazy. Galvenais elpot. Viss būs labi. Kas tev pa skaņa? Mana puģela velkās. Tā tikā. Mēs dzīvi palikām. Jā. Es nāku. Ej, tu no šitas mans dzīves lielākais sasniegums. Crazy, paskatieties, cik ir šauras. Mēs esam atpakaļ olā. Mēs esam dzīvi! Šis cik bija piedzīvojums. Pusi mēs nevaram nofilmēt, jo šausmīgi bīstami. Jā, nenormāli bīstami īstenībā. Mēs esam pilnīgi crazy. Bet nu mēs nedomājām, ka būs tik traki. Nu neko, griezāmies riņķi un atradām alā mazo ieju. Un mēs esam dzīvi. Par šito jums jānospiež vislielākais patīk pasaulē. Oh my God, kāpnes. Man kājas trīc, jā. Es esmu netīra, man liekas. Te vēl tās nātras ritī, tādas trakas. Nu, nav tā kā Latvijā. Mums tā kā bišķiņa te tā kā pilnīgi liekas ar adatu iedur tev. Un paliek uzreiz tādas pumpas, un tur tās nātras ritīgi daudz. Kājas trīc, jā. Bet piedzīvojums labs. Kaut kāda laba dzīves mācība, es teiktu tā. Mēs tagad nogājām lejā, mēs paskatīsimies no lejas, kā izskatījās tā vieta, kur mēs apstājāmies, un sapratām, ka, nu, ja tur bija nepareizi kaut kā izslīt, tad mēs esam miruši. O, kur tas bija tur? Jā, jā. Mēs te būtu nostušies uz tiem akmeņiem. Te varētu man pieminekli uzcelt. Ak, Dievs, vēl jau paskatīt. Reku tas koks. Un reku mēs te būtu šļūkuši prosta lejā. Tur neapstātos, domāju, ja sāku slīdēt. Neapstātos. Un kur te vēl šito gabalu, kā mēs slīdētu? Reku tas koks, kur mēs apstājāmies šitien. Tur vēl bija jāslīd līdz tam kokam, vēl viss šitas gabals. Diez kāds tas ūdens ir? Nu, cik tīrs tas ir kaut arī. Tagad nomazgājāmies, var braukt uz nākamo gala punktu. Tā, kur mēs tālāk braucam? Uz ūdenskritumu. Ja viņš nebūs viss izkaltis.
te kaut kāda slēptā vieta, ko brālis atradis, kur tas ūdens kritums kaut kāds. Tepat nav nekādas norādes, nekas, kurš zina, tas zina. Izklausās pēc skaņas, ka tur ir, nebūs izkaltis. Ak, Dievs, es vienkārši jau pusceļu vienkārši rubos ārā, jo šī ir tāda pēdējā atvaļinājuma diena aktīvā. Ir jūtams nogurums, riktīgi ir jūtams. Mēs tagad atbraucām uz to Mamtoru par kaut kādu kalnu virsotni ar iespaidīgiem skatiem. Nu, redzēs, kas tur, protams, būs. Man jau tad divi jau atsakās kāpt vispār. Tad beigās gan jau, ka mēs brāli atkal tikai uzkāpsim. Jā, žēl, kad viņam nelīstas ūdens pāri. Es nezinu, kad viņi tur to dara visu, bet šobrīd nav tas ūdens. Kā vēl ir dambi, it kā kaut kur tepat netālu, bet mums baigi nav laika tik daudz, lai apskatītu arī citus dambjus, tā kā pietiks ar šo. Un tāds viņš izskatās milzīgs. Vai nu iespaidīgs. Tiešām čuču vēl un būtu pāri. Jā, nu žēl, ka te pārējie negrib baigi staigāt. Un neko, tad vienu dambi tikai palielu apskatīsim, jo tur arī var aiziet uz otru. Nezinu īsti, cik tur ilgi jāiet, bet nu jā, apskatīsim tikai šo dambi. Un dosimies tālāk pie Riharda māsas apciemot. Un tad jau mūsu atvaļinājums palielam arī ir beidzies. Tā kā, jā, paldies, ka noskatījāties, paldies, ka izturējāt visas šīs dienas. Nebija viegli, bet bija rītīgi forši. Rītīgi bagātīgs atvaļinājums, es teikšu tā. Здесь ты липом, не? Неnormāli.